Toms Kuju. Robert B. Pieminēja, ka šī ir pārāk bija Igaunijas kluba basketbols. Redzēsim. Izbrukumā pret viņa aizsardzībā darbojās Kaspars Sūroks. Dāvids Vīksni izšķirās par 3-punktu metienu. Ir precīzs! Dāvids. Redzam, tur nāk jau Hermets uz palīdzību. Atrod viņš Skuju. Brīvs 3-punktu metiens Skujam. Ir precīzs pēdējā uzbrukuma sekundē. Redzam, tur nāk jau Hermets uz palīdzību. Atrod viņš Skuju. Brīvs 3-punktu metiens Skujam. Ir precīzs pēdējā uzbrukuma sekundē. Caurgainā pēc pagrieziena. Ļoti sarežģīts un precīzs metiens. Igauniem šīs ceļzīmes izcīnīšana uz nākamo izlašu logu un pēdējo kvalifikācijā, bet Justins McCoy. Šoreiz precīzi sablos. Krišs Helmans, floater metiens ar atstienu pret grozu. Iedzīvojies nopietnos ceļgala savainojumos arī 2021. 2022. gada sezonā. Skuja, caurgājienā. McCoys. Precīzi Justins McCoys, plus 12. Un arī pirmo reizi šovakar devies uz arēnas Rīga parketa. Raimo teicam ieņem vietu pret Hugo Tomu. Hermets. Boklers ar 2 piezīmēm atgriezies laukumā. Hermets groz apakšā 2 punktu ar sodu. Un ikoniskās Gators basketbola komandas. Viņš arī precīzi Stefans Vaļskaņas. Tomēr skari beigās. Stīpu Uģim Pīnetam 3-punktu metiens. Pārējā ir precīzi! Siguldietis no groza apakšas ar sevi ērto kreiso roku ir precīzs. Un Andrijs Miški pret Gregoru Hermetu. Šeit spēlēs 1-1 Bērziņš. Pustālais metiens pēc dribla ir precīzs. Kristers Skrīnda, Uģis Pīnet izšķirās tomēr par 3-punktu metienu. Adrē pārējā 7 punktu pēc kārtas Rīgas zeļiem un McCoy, kurš pret Hugo Tomu tiek tuvāk grozam un ir precīzs Justins McCoys. Prasa groza apakšā, dara to noteikumu robežās un šeit arī McCoys otrāk. Šeit arī McCoys. Stākie līgai tā kā ļoti sportiski ģimeni klubam. Krišs Helmans ar 100% pārliecināts par metienu. Šeit Dāvids Vīksni ieskrējies un noslēdz Rīgas zeļu ātro uzbrukumu. McCoys, 3-punktu metiens Justinam McCoyam. Justins McCoys. Vītols no tālās distancēs. Juris! Kurš palicis pret Uģi Pīnetu. Kūbam 3-punktu metiens ir precīzs aptur Rīgas zeļies. Rīgas zeļiem pēc pārtraukuma palielināt pārsvaru. Tapē izšķirās par reto 3-punktu metienu un ir precīzs. Pārstāv šo te universitāti, tāpat arī ļoti daudz austrāliešu. Tā skaitā arī Džoks Lendēls bija šeit. Vāks tagad Skuji teicam tiek cauri aizsagam, bet vāk 11 punkts starp komandām, 6 minūtes un 42 sekundes. McCoys. Šeit teicami Zigmārs Raimo ar Toms Skuja aizsardzībā un otrā galā Dāvids Vīksnē pielabu metienu ar putback danku. Daudz izšķirās par 3-punktu metieniem, bet tie nav precīzi un Justins McCoys ries bumbu grozā. Daudz izšķirās par 3-punktu metieniem, bet tie nav precīzi un Justins McCoys ries bumbu grozā. Dorbeks. Pēc Tapē aizsaka pustālais metiens Dorbekam. Virsū Tomam Skujam, bet ātri pārvar zeļi. Bērziņš noslēdz. 10 sekundes šajā mačā redzēsim, vai šķiet pirmo reizi izdevies kluba vēsturē apspēlēt